Sveiki visiem! Gribēju mazliet pastāstīt jums, kāds process notiek zemapziņas transformācijas laikā. Ko mēs īsti sesijās daram un kā tas vispār viss strādā. Tādā vienkāršā valodā runājot, iedomājieties, ka cilvēkiem ir prātam apkārt aptīts tāds kā zirnekļa tīkls. Un visu, ko mēs darām, mēs šo tīklu tīram nost. Mēs vācam nost visu šīs pārliecības, visu šīs programmas, visas prāta konstrukcijas, kas ļoti, ļoti traucē cilvēkam dzīvot. Un tad, kad tas ir izdarīts, katram cilvēkam notiek milzīgas izmaiņas atkarībā no tās platformas, kur jau viņš stāv. Ja viņš pelna, pieņemsim, tik un tik, viņš pelnīs vairāk. Viņš zinās, kā sevi novērtēt, kā atgūt savu vērtību. Viņš zinās, kā paprasīt lielāku algu. Ja viņš to nevarēs izdarīt, viņš atradīs citu darbu. Viņš sapratīs un jutīs, ka viņš ir daudz vairāk vērts. Ja viņš ir radoša personība, tas palīdz iziet viņam cilvēkos, iziet tātad laivos, iziet Instagramā, sākt pastāstīt par sevi, sākt parādīt šo te produktu, sākt parādīt sevi, kas ir tas cilvēks, kas to visu veido, ar kādu enerģiju, ar kādu savu pielikumu tu vispār to dari. Tas ir milzīgi kolosāli paskatīties no malas, kā mainās cilvēkiem dzīves. Noņemot vien šos te zirnekļa tīklus, notīrot ar vien vairāk, pa vienam diedziņam. Visādas programmas, uzskatus, visu, ko mēs esam paņēmuši arī no saviem vecākiem, no vecvecākiem. Ir ļoti interesanti redzēt, kur tas ved. Nu, piemēram, pagājušā sesijā bija tāds jautājums klientei. Viņai ir problēma, viņa ļoti strīdās ar savu bērnu, nesaprotās ar savu bērnu. Un viņa 100 reizes saka un māca un grib, lai tas bērns dzird vienreiz, un nedara pa viņas prātam neko. Un tad es uzdevu tādu jautājumu viņai, kā tu gribi justies? Šis tevi sanikno. Viņa saka, es palieku dusmīgi, es nevaru izturēt, es uzvalkos un nevaru. Es saku, kā tu gribi justies? Viņa man saka, es gribu, lai viņa man klausa. Bet es viņai saku, kā tu gribi justies? Un tikai pēc vairākiem jautājumiem šis cilvēks sadzirdēja, ka viņš taču grib justies mierīgs. Lai nesanāk tam bērnam, ja viņam kaut kas nesanāk. Tā taču ir viņa pieredze, bērna dzīve. It īpaši, ja šie bērni jau ir pieauguši. Mums jālaiž vaļā šī kontrole. Un cilvēkam es palīdzu ieraudzīt, kas tā ir pa programmu. Cilvēks vispār ierauga, ka viņam ir milzīga kontrole. Un ka viņš tik ļoti daudz ir traumas dabūjis, ka viņš ir tāds saspiets un visu viņam jākontrolē un visu viņam ir jāzina un visur viņam ir jābūt, visur jāredz un bez viņa neviens nekur nevarēs izdzīvot. Elementāri cilvēks saprot pēc vienas sesijas, kad viņu mocis šausmīgi kontroli, kur ir pārnākusi no mammas, mamma darīja tāpat. No vecmāmiņas, vecmāmiņa darīja tāpat. Mēs jau vienkārši neredzam, mēs vienkārši dzīvojam šajās programmās un mums liekas, ka tikai tā ir pareizi. Bet tie ir ļoti liela maldi. Nepārtraukti cilvēks attīstās, aug, viņš ierauga lietas, kur viņš dara nepareizi, viņš mainās. Un ir tādas lietas, ko ir ļoti grūti sev ieraudzīt, ļoti grūti. Tāpēc arī pati es eju sesijās, man pašai ir terapeiti. Nepārtraukti ir pie tā jāstrādā. Tas zirnekļu tīkls mums ir uztīts ļoti nopietni. Un nekas cits, kā mūsu prāts, to ir arī izdarījis. Jā, viņš mums ir ļoti derīgs, ļoti palīdzīgs, ļoti vajadzīgs. Bet tieši viņš uztaisa visu šo te mums apkārt, un mēs nevaram saskatīt. Un klūpam, un situācijas atkārtojās, un mēs ciešam un nesaprotam, kas notiek. Nāc uz zemapziņas terapiju. Es tev palīdzēšu šos zirnekļa tīklus notīrīt.
tev paliks vieglāk dzīvot. Tev trauksmes samazināsies, galvas sāpes, migrēna aizies. Tu pelnīsi vairāk, tu ieraudzīsi, ko darīt ar savu dzīvi. Es nevienu vārdiņu neielikšu no sevis. Mēs visu to nosmelsim nost, un tu ieraudzīsi, ko tu patiesībā gribi un kā tu gribi. Izvēlies terapiju un padara savu dzīvi tiešām daudz vieglāku, gaišāku. Un ar to enerģiju dzīvot, gribas piedzīvot dzīvi, kad gribas dzīvot, kad gribas katru dienu sagaidīt no jauna, jo viņu var baudīt, un viņā var būt, viņā var izpausties. Sadzirdi mani, nāc!